Kā pārtraukt pakalpojuma abonēšanas jeb distances līgumu? Lai pārtrauktu abonēšanas jeb distances līgumu, vienlaicīgi pārtraucot arī pakalpojuma abonēšanas pierakstu, dodieties uz sadaļu Pakalpojumi un noklikšķiniet uz cilnes Mani pieraksti. Šajā sadaļā varat ērti atfiltrēt pakalpojumus, kuriem ir izveidoti abonēšanas pieraksti un redzēt to pašreizējos statusus. Lai pārtrauktu distances līgumu, vispirms nospiediet uz konkrēto pakalpojumu. Tajā jūs redzēsiet informāciju par pakalpojumu, kā arī pakalpojumu saņēmēju jeb lietotāju, uz kuru ir izveidots abonēšanas pieraksts. Noklikšķiniet uz pogas Pārvaldīt pretī lietotājiem. Šajā skatā pašā apakšā redzēsiet pogu Atteikties no pakalpojuma, vienkārši noklikšķiniet uz tās un apstipriniet darbību, kā rezultātā pakalpojuma abonēšanas pieraksts un vienlaicīgi arī distances līgums būs pārtraukts. Ir arī atsevišķi gadījumi, kad jums varētu neizdoties pārtraukt distances līgumu. Jums ir neapmaksāti darījumi un līdz ar to ir jāveic to apmaksa pirms varēsiet pārtraukt distances līgumu. Gadījumā, ja pasākums šajā pakalpojumā ir uzsākts. Šādā gadījumā vienkārši pagaidiet, līdz pasākums beidzas un mēģiniet vēlreiz. Jūs varat noslēgt jaunu pakalpojumu līgumu jebkurā jums ērtā laikā.